Tā ir taure? Jā. Šis ir tas, kas rada fake skaņu īstenībā, kas baigi daudziem it kā nepatīk, esot baigā skuiņu. Bet šī ir tā lieta, ka baigi daudz nezinu, ka aktīvu sound jau BMW un Audi izmanto jau kaut gadus 15. Ir tā, ka tu viņus var atšķirt? Teiksim, no parasts eminieka un no šīs izplūdes. Jā, tu var mainīt, vai ne? Zini, tā skaņa, viņi ir tādi, bišķiņi, viņi nav tik dzīvi. Bet, ja pieņemsim, tev neviens nekad nepateikt, ka tu parasts cilvēks ej pa ielu, tu nekad savu mūžu nepateikt, ka tā nav skaņa. Kur tev viņi nāk? Kur tev viņi liekas? Tur jau nav vairs brīva vieta, tur jau izplūdes. Viņi liekas blakus, praktiski te izpūtējiem tieši šiem modeļiem, viņiem te. Ir tā, ka es varu uzlikt kaut kādu, es nezinu, hemijas skaņu arī vai tikai vienā? Viņam ir rītīgi daudz skaņas īstenībā. Tātad, ja man nauda nepietika Lamborghini, es varu šito BMW uztaisīt arī pa Lambo. Jā, tieši tā. Vai jebkuru praktiski mašīnu. Tur ir Urus skaņas un Aventador skaņas, Ferrari, visādi Porsche. Un šis ir tas bunduls, no kurienes tie basi nāk? Jā, un šitam būs divi. Viņam var likt vienu tikai. Ja tu gribi tiešām tā, lai piedod kaut cik skaņu. Tad ir otra opcija, ka divi katrā pusē nāk viens. Un šitam būs divi? Jā, un trešā opcija vēl ir tas papildus, tas mazais. Kurš? Tajavnīgs, melnais. Tad šitas vēl dod? Pastiprina skaņu. Viņš īstenībā iet līdz pa kaut kādiem 108 decibeliem. Viņa nav tā, ka katru reizi, kad man iepriekšējiem iekāp, kamēr viņš ielādējās, kamēr viņš sakonektējās, tad viņš aiziet. Tad šitas vienmēr viņš paliek pēdējā skaņa. Ja arī to, paņemsim, sieva vai kāds cits paņems mašīnu, viņa būs.